jau durvis vēras, tikai drusku jāatspēras. Parādīties dikti grib jums, kārtējais pārsteigums. Skatieties, jau durvis vēras, tikai drusku jāatspēras. Parādīties dikti grib jums, kārtējais pārsteigums. Skatieties, jau durvis vēras, tikai drusku jāatspēras. Parādīties dikti grib jums, kārtējais pārsteigums. Kārtējais pārsteigums. Kārtējais pārsteigums. Ei, skatieties, jau durvis vēras, tikai drusku jāatspēras. Parādīties. Ko te tāds kluss ir? Ei, nu, Robi, nu, čau, nu! Komponist, halo! Jāsāk raidījums! Halo! Kaķīt, laķīt! Direktor! Viņš neskrien pat pakaļ. Bū! Ko te? Ei, izskatās, ka šodien Brīnumskapja skolas raidījumu vadīs vienīgais un neatkārtojamais skolotājs Andris. Vajag draugi, nu neaplaudē, nu. Un par ko tad būs raidījums? Jādara tā, kā parasti dara kaķītis laķītis. To es atceros. Jāņem dziesmu grāmata un jāskatās. Labi, es to varu izdarīt. Es esmu Jānis. Nē, es esmu Andris. Nu, rakstīts, ka Jānis. Labi, es esmu Jānis. Mans draugs ir Buldurjānis. Buldurjānim draugs ir Spānis, Spānim draugs ir Autobānis, Autobānim draugs ir Dānis. Nē, nu kaut kāds seriāls, tikai vēl Leons trūkst. Bānim draugs ir Kāmis. Beidzot kaut kas interesants, bet Kāmim drauga nav. Viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud. Vai, vai, vai. Un pārējie arī pazuduši. Draugi skaitās. Sveiks, Andri! Ei, čau! Tur rakstīts, kas es Jānis. Kur jūs? Kāpēc jūs? Nu, tu saproti, Čau! mēs bijām uz pauzes. Tu saproti, mēs bijām uz pauzes. Pauz kā tas ir? Tād, nu, apstājāmies un cauri. Bet tu ļoti labi izdomāji, par ko mēs šodien raidījumā dziedāsim. Es? Jā, Es jā. izdomāju? Jā, par draugiem mūzikā. Par draugiem mūzikā? Jā. Es izdomāju? Tā bija. Nu, malacis, Andris. Oi, bravo! Dēļu skolotāji kode. Nu tad par draugiem. Aiziet! Aiziet! Es esmu Jānis. Tāds izskatās Jānis, ja? Mans draugs ir Buldurjānis. Tā, deju skolotāji koda saka, ka Buldurjāņi ir daudz garāki. Pakāpieties kaut kur uz kaut kādiem krēsliem. Buldurjānim draugs ir Spānis. Spānim draugs ir Autobānis. Zini, kas ir autobānis? Tas ir automašīnas un vilciena apvienojums. Autobānim draugs ir Dānis. Dānis. Kas ir Dānis? Dānim draugs ir Kāmis. Bet Kāmim drauga nav. Viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud.
viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud. Viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud. Viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud. Bai, 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 bai. Ai, 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 ai. Bai, 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 bai. Ai, 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 ai. Bai, 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 bai. Ai, 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 ai. Bai, 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 bai. Ai, 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 ai. Ko viņi nesākās vispār? Esiet sveicināti skaņu ziņās ar Actiņu Austiņu. Šodien skaņu ziņas būs īpaši draudzīgas. Mūzikas instrumenti draudzējas lielos pulkos. Simfoniskajā orķestrī ir ap 100 mūziķu, kas tos spēlē, un jāteic, labāk un skanīgāk sapast tieši dažādi mūzikas instrumenti. Protams, ne visi dažādie labi var draudzēties, kā zināms, arī mēs savu smilšu kūku vai velosipēdu dodam nekuram katram, bet īstiem draugiem taču var, vai ne? Draudzējas ne tikai instrumenti, bet arī to atveidotās skaņas. Skaņas apvienojas sava veida draugu kompānijās, un tā rodas akordi. Šo draugu pulciņu, jeb akordu teoriju, kāda ir to secība, kāda ir to uzbūve, sauc par harmoniju. Bieži vien arī cilvēki vēlas dzīvot kā akordi, harmonijā, bet arī nevienmēr sanāk. Teiksim, Kāmim nesanāk ne akords, ne harmonija, jo viņš ir viens. Bet vismaz skaņu ziņas būs viņa īstais draugs. Svarīgākais, man neizdevās sastapt nevienu cilvēku, kas kādreiz būtu ar mūziku sadraudzējies, pēc tam ar to sastrīdējies un pēc tam nebūtu šo draudzību atjaunojis, jo šī draudzība ilgst bieži vien visu mūžu. Piemēram, mūsu pašu kordiriģentam Gido Kokaram ir 92 gadi, un viņš ir īsta Latvijas mūzikas leģenda. Tas ir draugs. Tas ir kārtīgs draugs. Ir arī daži koki, kas ir visdraudzīgākie mūzikai. Proti, tie ir visskanīgākie koki, kurus izmanto mūzikas instrumentu izgatavošanai. Un tos arī sauc par rezonatoriem. Tie ir koki, no kā veidots korpuss. Tie rada dzidrāku, sulīgāku vai arī maigāku skanējumu. Ja kaut kur Latvijā, starp citu, redzat māju bez sētas, tad ziniet, tur ir viesojies kāds instrumentu meistars, jo droši vien viņš ir piemeklējis sulīgāko un skanīgāko dēli instrumentam. Tas bija skaņu ziņas ar Actiņu Austiņu, bet turpinājumā mūzikas nestunda ar Andri. Tāpēc! Nu nav joka lieta vispār no Ķekavas līdz Zaķusalai atvilkt šitādu te bariņu. Tas tik ir. Es varētu piedalīties Raimonda Bergmana, redzi? Ņemsi komītī. Šodien mums tēma ir draudzība mūzikā. Tēma ļoti plaša, bet īstenībā ļoti precīzi. Un ja mēs tā padomājam, tad, mūzikā bez tādas draudzības iztikt vispār nevar. Piemēram, ko darītu viena nabaga vijolīte, ja viņa nebūtu draudziņš lociņš? Piemēram, no tādas pašas sērijas. Čēls, vālītes un bungas, vai, piemēram, arī kāds jebkurš cits sistemais instruments. Mūzikā ir tā, ka komponists vai diriģents, viņiem ir baigās spējas, viņi spēj sadraudzināt tos, kas varbūt nemazam tā ikdienā pat nedraudzētos. Vai varbūt, ka vispār tā varbūt viņas blakus nemaz tā staigājam nekad neredz sadavušos rociņās pa vecrīgu un ēdot saldējumus. Piemēram, komponistam ienāk prātā, viņš izdomā, es uzrakstīšu skaņdarbu tubai un māsai flautiņai. Un viss viņš ir uzrakstīts, viņi salikt vienā komplektiņā un visu viņi draudzējās. Un pēc tam, kad tas skaņdarbs ir uzrakstīts, tad viņi viens bez otra vairāk iztikt nevar. Jūs arī esat ansamblis, vai ne? Jā. Tātad visi šie te instrumenti
savā starpā arī salikt vienā tādā draugu grupiņā, un tas ir ansamblis. Mūzikā parasti var ļoti daudz ko dzirdēt, ka nu tad šito mēs spēlēsim duetā, šito tagad kvartetā. Tas jau atkal ir runa par to pašu draudzību. Tā, ka tu viens pats spēlē, to sauc par solo. Nu labi, nu tu spēlēsi vienu dienu solo, nu divas, nu labi, gadu. Bet nu kādā brīdī es varu derēt, ka gribēsies uzspēlēt ar kādu draugu kopā. Un tad tajā brīdī tas jau būs, tā ka būs 2 atskaņotāji mākslinieki, tas jau ir duets. Ejam tālāk, kas būs, tā ka būs 3? Trio. Paliek jau interesantāk, no, kas būs, tā ka būs 4? Kvartets. Brīnišķīgi, kas būs, tā ka būs 5? Kvintets. Kas būs, tā ka būs 6? Šis smieklīgs baigi. Sekstets. Labi, kas esat jūs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Jūs esat septets. Pieņemsim, ka jums viens nav atnācis un jūs esat oktets. Tātad, ja jūs nesat septets, tad mēs jūs sauksim vienkārši par... Kombo ansamblis no Ķekavas mūzikas skolas. Tūlīt pat kāps tur uz skatuves un mums kaut ko spēlēs. Jūs tā draudzīgi strīdēsieties un tiem instrumentiem kausēties. Bišķi paklausies. Ok, nu, visu laiku stāvēšu blakus. Ja nu gadījumā sāksies baigais tracis, viss būs kārtībā, neuztraucieties, drošība pirmajā vietā. Ķekavas mūzikas skolas džēza kombo ansamblis spēlē skaņdarbu par maku. Ne par naudas maku un arī ne par Big Maku, bet par tādu džeku, baigu skarbo džeku, kur citi mēdz saukt arī par nāzi. Kurzweils Mac, The Knife. Šodien brīnumskapī mums kāds sevišķs viesis. Viesis spēlē klavieres un saksofonu. Viņš bieži redzams džeza koncertos. Sadarbojas ar Zani Dombrovsku, Rihardu Zaļupi un daudziem citiem mūziķiem. Viesim kopā ir 4 rokas un 2 galvas. Dāmas un kungi, nešķiramais brāļu Petrausku duets. Actiņš, austiņš, kā parasti saka, tā arī ir. Šodien pie mums 2 skaisti puiši, viņi abi brāļi. Tā nu viņi ir piedzimuši. Raimonds un Oskars. Nu, esat puikas sveicināti. Sveiki, prieks. Redz, mūs jau pieniņš arī sagaida. Paldies, Ļoti gardi. Oi, ņami. Ļoti gardi. Paldies. Es ceru, ka jums garšoja. Ļoti. Ne jau nu bieži. Pieniņš tiek piedāvāts. Paklau, puiši. Ģimenē jūs esat brāļi, bet jūs spēlējat kopā, un mēs visu te dienu runājam par draudzību mūzikā. Nu, tad varētu teikt, ka jūs ģimenē esat brāļi, bet mūzikā esat draugi. Es domāju, ka noteikti tā var teikt, jo brāļi, ja ir vispār labi draugi, tas vienmēr ir dubults. Un tas vienmēr ir dubultforši. Bet mūzika ir tā, kurā var draudzēties ne tikai brāļi. Nu, mums ir paveicies. Mēs abi sākām un uzaugām kopā, kā saka, no tā laika, kad mēs vēl rotaļājāmies smilškastē, un tad sākām pamazām muzicēt. Un sanāca tā, ka draudzējamies jau ne tikai mēs, bet draudzēs arī mūsu mūzikas instrumenti. Kurš ir vecāks no jums? Raimonds. Raimonds ir vecāks. Bet ļoti nedaudz. Oskar, viņš ir gudrāks vai arī? Ziniet,
Ka nē, ja? šobrīd teikšu jā. Tomēr jā. Bet es būšu godīgs, es teikšu, ka es esmu drusciņ garāks, nevis gudrāks. par viņu. Tā ir atšķirība. Tad jau viņš arī ir gudrāks. Ja jau garāks, tad tur nekā nevar darīt. Nu, parasti tā saka. Tā parasti saka. Nekāvāties nekad. Mēs draudzējāmies mūzikā, bet basketbolā mums bija grūtāk draudzēties. Un tad, kad viens no mums Tu gāji zem groza? viens no mums gāja. Kādreiz es, kādreiz viņš. Viņš parasti zaudēja. Jā, un tad, kad es nebiju tik veikls kā viņš, lūk, jo viņš vēl basketbolu spēlē vēl šodien. Es drusciņi esmu pagājis tajā otrā pusē, kur līdzjutēji ir. Līdz ar to mēs vairs nestrīdamies basketbola laukumā. Bet tad, kad mēs sastrīdējāmies, nu tad, zini, bija tā kā bija. Bet, nu, kauns kaķītim to stāstīt, kā mēs tur Nekas. Vai ne? Tas jau... Tev ir saksofons, ja? Jā, šis ir alta Tas ir saksofons. lielais saksofons. Lielais saksofons, šis ir drusku mazāks saksofons, tas ir soprāna saksofons. Tātad, nu, atšķirība vienkārši. Viņi draudzējās savā starpā? Viņi draudzējās, jā. Ir tenora saksofons un baritona saksofons. Un tad viņi visi kopā arī spēja draudzēties. Es varētu pasmieties. Tas bija jauki, ne? Šajā instrumentā arī dzīvo sitamais instruments, jeb kāds bundzinieks maziņš. Tiešām? Jā, es nemeloju, es varu parādīt. No. Jā. Man ļoti patīk tas, ka viņa saksofons skan vairākās balsīs vienlaicīgi, jo vienmēr visi domā, ka saksofons var spēlēt tikai vienu balsi. Jā. Bet viņam ir iespēja, ka viņš var spēlēt ar vairākām balsīm vienlaicīgi. Es varu parādīt. Varbūt var parādīt, kā tas notiek. Jā. Nevar būt. Var nopietni, tu redzēsi. Tas tā kā mažors un mazliet otrs ir minors. Jā, tas tā bēdīgāk, redzi? Tas ir bēdīgāks. Jā, šitā ir. Zini, mums ar brāli ir viens ļoti draudzīgs skaņdarbs, ar kuru vienmēr mēs sadraudzējamies mūzikā un kļūstam mīļi mūzikā viens Pēc otram. basketbola spēles. Pēc basketbola spēles, bet tā ir. Tā abi brāļi kļūst par draugiem. Zini, ko? Man skudriņas aizgāja. Es tagad gribu dzirdēt Oskars un Raimons Petrovski. Nu par ko tad šodien raidījumā mēs runājam? Par ko? Par to, kā kino sadraudzējas ar mūziku, par to, kā komponists spēj sadraudzināt dažādus mūzikas instrumentus un par to, kā draudzība ir skaista gan dzīvē, gan mūzikā. Es esmu Jānis, mans draugs ir Buldur Jānis. Buldur Jānim draugs ir Spānis. Spānim draugs ir
autobānis, autobānim draugs ir Dānis. Dānim draugs ir kāms, Labi. bet kāmim drauga nav. Nav? Nav. Nemaz nav? Viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud. 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 Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Es esmu Jānis, mans draugs ir Buldurjānis. Buldurjānim draugs ir Spānis. Spānim draugs ir autobānis. Bet autobānim draugs ir Tānis. Tānim draugs ir kāms. Kāms, jā. Bet kāmim drauga nav. Viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud. 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 Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Dānim draugs ir kāmes, bet kāmim drauga nav. Viņš grauž savu vienīgo burkānu un raud. 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 Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Man neviens neiedod burkānu. Tev neiedeva? Es gan Baigie draugi atradušies. Es arī. Neiedeva man vietu. Tev Man bija vēl tagad, burkāni? jā, man vēl tagad es jūtu to burkānu garšu. Redz zonas? Jā, tev ir bijis burkāns. Tas starpiņā. Bet burkāni nav tik forši, zini, kas man garšo? Nu? Salģuks man garšo. Salģuks, burkānu salģuks. Burkānu salģuks? Nē, vispār salģuks. Vispār salģuks. Paskaties, Pēterīts atkal. Zini, man garšo saēsties saldējumu kārtīgi, bet varētu jau arī pēc tam. Man cukuru var tik garš. Jā. Cik tu esi daudz apēdis cukurvats? Es nezinu, cik to nevar pateikt, tāpēc, ka it kā šausmīgi daudz, bet līdz ko sāk ēst, tad sanāk uzreiz ārprātā maz. Tur knapi, tur sāc ēst, tur vispār nekas, bet mamma, vienmēr, tā kā es biju maziņš, mamma teica, ka tas ir baigi neviselīgi, ka pēc tam tur vēders, Ai, tās mammas un tēti vienmēr to saka par tiem vēdriem, jā. Tad trokšņi, un tad ej uz operu, sēda operā klusā vieta, un Zvana telefons vēderā. nu gandrīz vai. Tieši tā. Un tad tu sāk skatīties, tie tur skatās uz tev, un tu burkšņi. Es neesmu vainīgs, viņš vienkārši runājās, viņš arī grib dziedāt.